Esiet sveicināti jaunā video šeit kopā ar jums TV kaste, raidījumā Divāns stūris. Šodien kopā ar jums būs Valters Sidorenko, Diana Timermani un Uģis Ozols. Un mums arī pievienojās mūsu aizgada balss Kristaps. Pirmais jautājums. Basketbols vai hokejs? Tas ir ļauni. Basketbols. Kāpēc? Basketbols tāpēc, ka es basketbolu spēlēju no 2. klasītes un beidzu 9. Tas pirms 3 gadiem. Es nospēlēju basketbolu kādus 8 gadus. Tur sanāk somtiņi. Un hokejs kilti? Es nemāku lidot. 2 dienas. Es esmu spēlējis hokeju vienreiz. Nemākot lidot. Es gandrīz dabūju vārds. Gandrīz neskaitās. Diana? Principā tā, lai neaizskartu Kristapa jūtas. Un, īstenībā man ir tā, ka abi sporta veidi ir gana labi, katram savu plusu mīnus, bet manuprāt, hokejā ir ļoti liels traumas, kuras basketbolā nevar būt. Lausti deguni, lausti skājas un viss tas pārējais man tas ļoti biedēt. Es nezinu, no kā meitenē. Un vispār uz hokejas meitas sievietēm, es nezinu, kā jums. Es nezinu, kā jums šķiet sievietes, kas nodarbojas hokeju. Es tā jautājumus neatbildēšu, bet atbildot Kristapa jautājumu viennozīmīgi hokejs, jo hokejs ir ātrākais sporta veids pasaulē. Un tas ir aizraujošs sporta veids, tas ir profesionāls sporta veids. Tur nav drāma kā basketbolā. Un hokejs vienkārši rullē. Nākamais jautājums. Kā pavadināt otru dzimumu? Tev būs tādi paši jautājumi, nopietni. Uģis domā nākošais jautājums. Aiziet. Smalīgs cilvēks. Atkarībā no situācijas. Piemēram, šāda tev ir situācija. Tu sēdi ar 2 džekiem, kā tu mums pavadināt? Es nebiju tam gatavs. Ok, labi. Tuvāk piesēdies. Valter? Atšķirībā, kur dzimumu cilvēku. Otra dzimuma cilvēku. Es nezinu, ja būs hermafrodīts, viņam iedot taulu puķis, nepasies. Tavas pašas rases. Es nezinu cilvēku, vīrietim tur, es nezinu, pavadināt. Bet pretējā tu neesi vīrietis? Puķis uzdāvināt. Meitenei puķis un konfekšu kasts. Jā. Tur Raffaello, bet vīrieti. Jā, lūdzu konkrētāk. Tas ļoti paši iedzina. Kā pavadināt otru dzimumu? Tas ir otru dzimumu. Nevis to pašu dzimumu. Pateikt, ka tu neesi neviens. Raffaello un puķis. Šeit es piekritīšu Valteram. Ja jūs apmainītos ar dzimumiem, kas būtu pirmais, ko jūs darītu? Man ir uzreiz atbild. Pasītos uz leju. Un ko tu ieraudzīji? Tu ir tā lieta. Tie mazīgi. Meitenes, ko mēs darījums? Uģi, tas nav vairs smieklīgi. Valter, Diana. Es nezinu, es gribētu, kauties. Nopietni, man gribētu kauties. Es nekad to neesmu. Meitenes var kauties. Bet tas nav tā, tu kaut ko parādi uz matiem, nezinu. Meitenes arī pa īsti var kauties. Nē, es gribētu tā tiešām tādu agresīvu notikumu puišu starpā. Boksēt. Es domāju, ka daudzi zina Family Guy multeni, un tur bija, kad viņš tas galvenais, tas kā sauc. Pīters Grifins, kad viņš kļuva par savu sievas ķermenī, viņš iekļuva un viņš darīja šajā. Viņš spēlējas. Lūdzu, nākamajā. Te netika. Kāds ir jūsu plāns Valentīna dienai? Valter? Zinot, ka tev ir draudzene? Tā kā man ir draudzene, noteikti ļoti mīļi apsveikšu viņu, iedāvināšu. Iedāvinās. I'll be coming home, wait for me.
Vienkārši sāk smīties kā idiots. Viņš bija jālasē atvišķi. Šito visu es gribēju. Tā, mans plāns 14. februārim ir pavisam vienkārši. Tā kā man draugi nav, es skatīšos Soči olimpiskās spēles, rādīs hokeju. Jā. Bet tā, varbūt mēs ar meitenēm pasēdēsim kādā rožlīgā gaisotnē skatoties Titaniku un ēdot milka šokolādi ar daimu gabaliņiem. Tas ir tik labs. Jā, un tagad, es zinu, 15. februāris ir diena, kuru svin visi cilvēki, kuriem nav otras pusītes, viņi ir laimīgi. Tad es ticamāk, es adīšu garām 14. februāru un gaidīšu 15. Jautājumu vairs nav, un paldies, ka skatījāties tik tālu. Ja smējāties kopā ar mums, liels prieks par to. Laimīgu dienu un visu labu. Ar jums kopā bija Uģis Ozols. Diana Timermane. Valters.